Starp ko ir domstarpība? Starp uzraugošu prokuroru, amata augstāko prokuroru, izmeklētāju tiešo priekšnieku. Un ne starp jums un kādu no viņiem? Man nav nekādas nozīmes, jo vēl es nevaru pieņemt, tad man jāņem lieta pašam. Es varu pajautāt, kāda ir pozīcija, es varu palūgt, lai pozīciju uzraksta rakstveida, lai es varu tad, ja man ir prokurora nostāja, lemt jautājumu, vai atstāt šo lietu šim prokuroram, vai izmantot likuma noteiktu kārtību un nodot citam prokuroram. Nav jautājums, ko jūs varat. Jautājums, kas notika. Tad jūs minat divas lietas. Jūs minat, ka es pajautāju virsprokuroram, un jūs sakat, ka sāka mainīties prokurori pēc tam, ka prokurore ir prombūtnē uz slimības lapas tautas valodā runājot. Vai jūs nepārlecat tur pāri vienam procesam, kas saucās sapulces? Vēlreiz. Vai jūs nepārlecat pāri periodam, kas saucās sapulces, kur piedalās visi minētie un vēl viens otrs cilvēks, un arī jūs? Tieši tā. Es lūdzu Knābu paaicināt izmeklēt prokuroru, amata augstāku prokuroru, sanākt kopā un sniegt man informāciju, kur ir šim domstarpības un kāpēc mēs nevaram tam pāriet pāri. Tieši tā, jo tieši juridiskā jautājuma. Un juridiskais jautājums es jums varu pateikt. Pasakiet. Ļoti vienkārši. Varēja lidot vai nevarēja lidot? Punkts. Tas jautājums visam vienkārši īstenībā ir. Vai jūs varat tur nemeklēt nekām? Zinām daļu stāstu, kas nav publiski, ir redzams, kas tiek teikts, kas netiek teikts publiski. Nē, jautājums ir vienkārši. Pirms jūs atkal sakat, ka kaut kas ir meli. Vai taisnība, ka domstarpības ir par to, vai pie krimināla apsūdzības ir jāsauc bijušais ministra prezidents? Nē, vēlreiz par konkrētām personām mēs nerunājam. Nekad neesat runājuši? Nē, mēs runājam par to... Šitie nav meli, ko jūs tagad sakat? Nē, nav meli. Mēs runājam par to, vai bija tiesības lidot, vai nebija tiesības lidot, un kurš par to pieņem lēmumu. Par to iet runā. Mēs šobrīd par lēmumu ir krimināla apsūdzība? Nē, par lēmumu, kurš pieņem lēmumu, ka lidos vai nelidos. Kurš pieņem lēmumu, kurš maksās un kurš nemaksās. Mēs nerunājam par apsūdzībām. Līdz apsūdzībām mēs neesam nonākuši, jo lieta vēl prokuratūra nav.